var vērsties dziesmām. Slavenās grupas, dažas nianses no mūsu grupas. Speciāli izveidota tēma Jelgava 94. Vakar man apritēja 35 gadi. Liktenīgi vai pavisam nejauši, bet pavisam nesen es atminējos par savu dzimto pilsētu, par pusauģa gadiem, par smago metāla mūziku. Domas bija neparasti uzmācīgas, un es tās sāku pierakstīt. Pirms 20 gadiem es nonācu Krustcelēs. Turpināt savu sapni vai to apturēt. Nu jau 4. gadsimta vēlāk es nonācu pie tā paša robeža akmens. Varbūt vēl kādam no jums tā ir gadījies. Vai ne? Jā, naktī izsauc. Jā, redzi, man vakar bija ballīte, pasakaina ballīte, tas ir traka ballīte, 35. Viena meiča man iedeva tavu numuru un teica, ka tu labojot podus. Redzi, patiesība ir tāda, ka nekāda poda nav. Redzi, tas, ka tajā naktī tapa mana grupa, Pērdelteļi. Pats biju tanī koncertā, tā kā izstrādē īsti nebija. Redzi, mēs ar Nāvi un Zombi tupējām krūmos un slēpāmies no mentiem. Un es vēl atceros to brīdi, kā tu piegāji pie tiem krūmiem un mīzi. Un tad Nāve tevi sveicināja. Nāve? Nē, tu gan es kaut kā neatceros. Redzi, tie bija tie trakie laiki. Stay heavy, stay brutal. Labi, lai nu būtu tā. Uz kopā saveda liktenis. Palikšana uz otru gadu 8. klasē. Pirms stundām sēdējām krūmos pie otrās vidusskolas. Tur arī rēkojās Alunāna parks, Čigānu mājas un vēl krāšņus koku un krūmu uduris vietējā ģeogrāfijā sauc par Tiestālu. Te es tupēju kopā ar šiem krūmajiem un vispār slavenajiem purņiem, Edgaram un Gaku. Labdien, klase! Labdien! Šodien strādājam 3 līmeņos. Ņemsim standartiņu. Mēs standartā būs. Paralēli ņemsim jauno vielu. Vecā neizpaliks. Esmu arī sagatavojusi interesantus uzdevumus no latviešu valodas olimpiādas. Bet tagad pārsteigums, kontroldarbs. Sagatavojam rakstāmos. Pārsteidzās. Tikmēr no sola uz solu klejoja smuko meiteni zīmītes, nogribējušos puišu skatienu un noplūcis klējības. Pirmie divi man bija vienotīgi, bet pēdējais bieži viesojās pie manis. Iekšā plējerī bija kasete, un kasetē viss bija par mani. Viņu uz lampas bija salīmējis novelkmās bildīgs no banāniem. Man bija ejams tumsas ceļš. Uz kurien īsti man vēl nebija skaidrs, bet šīs bildītes man galīgi nederēja. Man bija savas Nirvana novelcens. I feel stupid and contagious, la 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 la. Ko tu tur klausies, Jānīt? Neko. Čikāks piecīšs. Ak, manu mīļo dēli. Mēs ar to tēti dejojam pie piecīšiem 70. viņi bija aizliegti. Slepus klausījāmies viņa plates, lai vecāki nedzird. Starp
mājās. Draudzenes arī bija baigi foršās. Fuck you, I gotta get drunk. Tur bija tikai daži vārdi, ko varēja iztulkot, bet tas bija tieši tik, cik nepieciešams, lai atjaustu, cik skaisti ir nesaprasti. All people are shit. Tie bija tik dziļi un precīzi izteikti. Love you so much makes me sick. Man vēl nebija draudzenes, bet es zināju, ka outsideriem mīlestība ir melna. Black and blue, broken bones, you left me. Es gaidīju brīdi, kad mani kāda pametīs. 4. līnijā iegājām Kijevstānas stiklā moteli, novērtījām augšējos plauktiņus. Topā bija stiprinātais augļu vīns Agna un nenosakāms izcelsmes blendī. Paņēmām pudara vīnā nosaukumu vīnu. Gājām ieloties. Pie katras izdevības kāpām uz jumtiem 9 stāvokļu ēku rajonā nosaukumu Žukovpievu Žulca. Urla ir cilvēks, kas pārstāv subkultūru, kurai raksturīgs īpašs sportisks ģērbšanās stils. Visbiežāk tieši sporta apģērbs, kura pasaules uzskatu veido dzīvesveids, kas saistās ar agresīvas, nekulturāls un noziedzīgas uzvedības praktizēšanu, lamu vārdu lietošanu, smēķēšanu un alkoholu dzeršanu. Kāpēc Kačets bija pametuši granču un nu pieslējās plaukstošiem repam un hiphoperu kultam, valkājot platus džinsus un kaktus. Tāpēc, lai arī agresīvi un nekulturāli, tīri tehniski viņi paši īsti neskaidījās ūdens. Nē, šie nav īsti. Šie nebija tikai ar žiltiem ripām spēlējās. Rūģis. Apgriez matus. Pum! Jāni, jau kā es tagad galēti, jā. Mēs neesam nekādi banki! Jā! Mēs esam tie! Kas mēs esam? Banki mēs noteikti neesam. Gājām tālāk dzert. Evo, Jāni, ko tu vakar darīji? Nu, tu jau zini, man patīk vienam pašam. Ieslēdzu mājās maģīti, nirvānu, pasūtīju mammu, dzēru šņaucu un visu, ko māku, un tā kaut kā. Paizdāji. Krausta skeletā mēs dzērām alu. Iztriecām gandrīz 2 pudeles. Tad vēl vīnu, šņabi, bet man vēl joprojām nekā. Nospriedu, ka alkohols laikam mani neķer. Klausies, Jāni. Dzēru tukšā dušā. Vēl zikotai, paņem pēc iespējas dažādas alkohols un sajām, jā. Man ļoti patīk, ka tā īstā grupa ir ielikta. Tas ir tāds, piedod tādu virsvērtību. Nu, man, protams, ir cits skats, un es to visu, daudz maz esmu bijusi, bet, jā, nekad nebija problēma. Jūs kā mamma? Es mamma, jā. Tā pankūkām tā arī bija? Nu, nebija taukainiciņas īstenībā. Bija ļoti kārtībā. Viņam ļoti negaršo brūkleņa zapte, bet man likās, ka tā ir tā labākā. Nu, šis tas jau bija jāpiespiež, jā. Nu, jā. Baģeras arī bija? Nē. Nu, jā, nebija. Tik traki negāja, kā te ir šis tas jāpieliek, jā. Nu, mākslā jau vajag mazliet iekontrastēt, pārspīlēt. Jā, jo, redziet, bija tie laiki, kad, naudas jau nebija. Viņam nebija tās naudas, kur tad, tā dzeres, jā. Tur jau tā, bet, labi, aliņš jau nekas slikts, tas nebija kā. Bet Jānis visu laiku labi mācījās. Kāda disciplīna? Bija kārtībā, bija puslīdz kārtībā. Pilnīgi nevienas sūdzības nebija. Nu, toreiz bija cits viedoklis. Bet labi, tas tā bija, bet, protams, ka es satraucos, ka viņi brauca tur uz Rīgu, uz tiem koncertiem un tā. Zinu, ka es vienreiz prasīju Jāni, bet, vai tur kāds vēl brauc no Jelgavas? Viņš teica, kādi 50 vēl ir tajā vilcienā, bija, jā. Tad man tā ir tā mierīgāks prāts, jā. Ir piemeklēt labi tipāži, izstāst diezgan autentiski. Cilvēks ar ļoti radošu un maigu dvēseli, kurš tik cītīgi meklē savu identitāti, un tā identitāte tā viegli nenāk. Liekas, ka ir pārliecība, ka ir atradis to grupu, bet tik viegli jau nenākās. Visu laiku nākas tādas kā maskas nesāt,
Un tad ir tāda iekšēja cīņa nepārtraukti, vai es esmu tas, un ja nē, tad kas es esmu. Un, interesanti, ļoti sarežģīti atrast to īsto būtību tad ikdienā, tajos 90. ka viss ir pelēks, ka ir bosiki un visādi huligāni, un ka draugi arī ir tādi dīvaini. Bet pats jau viņš arī uzskata, ka savā ziņā ir dīvains varbūt, es kā aktieris to izprotu, un tāpēc es sevi pieskaitu pie tiem dīvaņiem arī jaunībā, 14, 16 gadu vecumā. Un es faktiski esmu visu arī to piedzīvojis, un tas ir bijis tieši arī būtībā plus mīnus tas laiks arī, kad arī ir izrāda par to laiku, faktiski tie ir arī tie paši gadi, kas ir Jānim, un tad man tas viss patiesībā arī izrādes procesā, mums tapšanas procesā bija interesanti tieši visas šīs atmiņas un sevi tā bišķiņ ievilkt pagātnē un censties iepludināties atpakaļ kaut kādās pagātnes atmiņās, un jo izrādē būtībā arī nemitīgi runā par atmiņām un cik faktiski atmiņas ir noturīgas, cik atmiņas ir mainīgas, cik no tā paliek, teiksim, daudz, ko mēs atceramies, kas mainās, kas paliek un cik mēs piepušķojam. Un tad tas patiesībā tādā procesā tas bija interesanti. Un tā mēs līdām zem Lielupes tilta. Nāda mūsu grupas līderis rādīja virzienu. Zombis brida pa ūdeni, nejūtīgs kā dzīvais mironis. Jau piesvērs arī. Tur ir parāds, pēc strīdies. Kas tev ir? Kaut kāds Boriks. Labi, ka man ir 0,2 līdz. Vismaz var iebuhā, bet... Neskatās tevās plāta būtu jārunka. Alba kāpus un atkal parādu. Es tev arī būtu laimēs. Trakāk par šo? Jā, daudz trakāki. Trakākais Blackdoom ever kādu jebkādu būsi dzirdējis. Metāls! Mēs ar čaļiem to sarīkosim ringu pie skatus un brausim vaļā mošpīt. Tās būs traki. No kurienes jūs esat? No Jelgavas, no 90. Tagad šis tev mani nosauc par neīstu metālistu un pozētā. Visi klātesošie dziedātāji vismaz kustināja līdz mums. Kur tas pats trakais? Jā, tiešām, kur es biju pazudis? Jūs jau spēlējāt? Nē, vēl nē. Mēs spēlējam vēlu naktī. Mēs esam festivāla galvenais notikums. Headliner. Reāli metāls. Iedzeram? Labi, iedzeram. Pieskāros strīdām. Ja kaut kad manam metālistu talantam bija jāatklājas, tad tas bija īstais brīdis. Bravo, Lēzor, superīgs gabals. Uzsaucu visiem paliņam no sevis kā rūdītā metālista. Pieņemsiet? Nē, ejtek uz vienu vietu ar savu aliņu. Jā, ejtek. Jefiņš. Jefiņš. Jautāsiet, kāpēc par to vispār domā? Tāpēc, ka tas viss notika. Varbūt ne ar mani un ar metālistiem, varbūt pat ne Jelgavā, varbūt pat ne tad, bet tagad notiek. Un tagad tam ir jēga. Tagad viņiem ir jēga. Tiem, kas apjukumā maldoties, meklē sevi un
uzslavēt Jāņa drosmi, jo šis gabals tappa brīvi un neiespaidojoties no Jāņa paša personīgās pieredzes. Tad bija tāds brīvi lasot romānu, veidojot paši savu stāstu, paši savu inscenējumu. Es arī pateicu milzīgi paldies visai grupai, kas kā katrukotāti arī, jo esam tādi lieli romānu fani, un tas bija tiešām liels pārbaudījums mēģināt šo te visu radīt.